ģepētēvē vienmēr strādā. Sveiki, šeit Pēters Pavasars. Cilvēki runājot, ka kādās no tuneļa durvīm esot ceļš uz Maskavu. Tad nu dodamies noskaidrot patiesību. Tāds tunelis Rīga-Maskava, jūs esat pat atdzirdējusi? Pirmā atdzirdējusi, jā. Uz Maskavas rajonu var tikai. Varētu būt mazot siltiņas tuneli. Jūs esat dzirdējusi par tuneli no Maskavas uz Rīgu? Nē, neko par šādu tuneli neesmu dzirdējis. Toties es esmu dzirdējis par apsildām šoseju no Rīgas uz Maskavu, lai Krieva basām kājām varētu nākt uz Rīgu. Kaut kur durvis vienā tunelī no Rīgas uz Maskavu. Jūs esat par tādām dzirdējis? Es neatceros, jā. Vai caur to variantāti jau, vai vēl jau kaut ko. Tagad jau saka, ir tunels, ir jau tunels starp Maskavu un Rīgu. It kā ir, jā. Bet es viņu neredzēju, jā. Bet tas, kas naudas plūdis, ir caur to tuneli, jā. Tas notiek. Tas ir tiešām. Strange days have found us. Strange days have tracked us down. Esat manājuši vienu cilvēku, kurš mums varētu pastāstīt par tuneli Rīga-Maskava. Pastāstīt, ko tas ir. Principā tā ir lieta tāda, ka tā ir slepena informācija. Mēs tur tikai džekiem šeit pa naktīm tur, kad tiekam iekšā, aplaužam tur tās durvis vaļā. Pulkstens 1:12 minūtēs parasti ir tāds elektrības pārtraukums, kad var atraut tās durvis vaļā. Un tad tur var tikt iekšā tādā tunelī atverās tāds vienkārši liekas, ka normāli flīze, bet viņi paverās tur vaļā un tad var atraut tas spēks. Nezinu, kur īsti. Varbūt var pastāstīt, kur tas atklājās? Vai tu īsti? Zinu, nedrīkst tur, varbūt, zinu, tad džeks tāds Žānis tāds ir vārdā. Karoči, tas vecis tur zina, kā tur tikt normāli iekšā, varbūt viņš kaut ko. Mēģinājām sazināties ar Žani, uz ko vēlāk viņš atbildēja ar īsziņas starpniecību, ar draudiem par mūsu veselību. Īsziņā tika teikts: jūs esat ierakušies pārāk dziļi, iesaku aizmirst par šo tuneli, tas var apdraudēt jūsu dzīvību. Īsziņas izlasīšanas mēs dziļāk tālāk nolēmām vairāk nelīst, kamēr drošības policija mūsu ģepētēvē komandai negarantēs aizsardzību. Varbūt kādām no šīm durvīm, vai varbūt šīm durvīm atrodas ceļš uz Maskavu. Mēs to, diemžēl, nekad neuzzināsim. Pēters Pavasars, speciāla reportāžā no ģepētēvē. Tev mīļākā televīzija ģepētēvē.